Žēl, ka neizdevās uzsākt uzbrukumu. Un tiesnesis rāda, ka arī ir vārtos. Bet es domāju, ka noteikti mūsu spēlētāji pieprasīs tiesnesim, cik tas būs iespējams, viņa tiesnesis dzirdēs. Skatāmies vēlreiz, metiens uz vārtu pusi, tur mūsu hokejistam trāpa noja, pēc tam tā trāpa arī, nebija arī pa vārtos. Vajadzētu būt izplastām rokām. Tieši tā, tiekam skaidriskajā mazākumā. Un zibenīgi CSKA to izmanto. Vai tik tas nebija atkal Karņējevs izmanto skaidrisko vairākumu, ļoti precīzi. Ar vienu roku vēl iziet labā metiena pozīcija un vēl labāk metiena pozīcija. Lieliski! Aleksandrs Ņiževijs augstākā tehnikas paraugu demonstrējumu pilotāžu. 1, 2, 3, 4 un īstajā brīdī piespēle. Tas ir līdz pat pašām spēles beigām, bet šajā vairākumā. Un Lauris Dārziņš! Lauris Dārziņš. 2-1 Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. CSKA pagājušo gadu arī šogad viņi spēlē, tā kā 6 spēles. Metiens nebūs, un arī tagad no zilās līnijas. Mareks 2-2. Ļoti zibenīgi visu izdarīja. Darīts arī izgāja cauri arī šī pa gaisu. Uzreiz ar vienu kustību aizsargam. Vēlreiz un lūdzu. Karsums. Akipāns! Un ir vārtē Mārtiņš Karsums ar atkārtotu metienu. Vai arī Mikušs vai Karsums. Tagad Mārtiņa Karsuma metiens no vārtu tuvuma. Šādā metiena pozīcijā nedrīkst laist, pat ja komanda spēlē mazākumā. Un teicam, izspēlēts vairākums. Pirmajos Mihailovam ieskaitīja. Izlīdzināja rezultātu. Un lieliski! Un atkal Jānis Sprukts. Lieliski izspēle, ļoti ātri. Reķis ieraida ripu vārtos Arvīdam. Reķim tie ir otrie vārti. Un Aleksandrs Ņiževijs 1-1. Metiens un vārti! 5-3. Nokarī Ņiževīsiem. Un šeit izcila piespēle. Krišjāns Redliks piespēlē Aleksandram Ņiževijam, izgājums 1-1. Bet nevienmēr izdodas nospēlēt tā, kā tu gribi un kā tu zini. Neveiksmīgs telpis spēlē. Cita. Bet, diemžēl, atcita vārtos. Viss spēle beigusies. Pēc spēles vairs nevar tur neko skaidrot. Viss sev ir noskaidrots. Rīgas Dinamo ir uzvarējis šajā spēlē ar 5-4 un ieguvis 3 punktus. Tā kā otrā uzvara mums izbraukumā šajā. Tur Kozlovs ar Spruktu arī. Nebūs tur nekas. Kozlovs nav no tiem, kurš nelaiž garām iespēju